Esmu Agris Bitāns, Zvērnāts advokāts, vadošais partneris Evershed Sazland Bitāns Zvērnāta advokātu birojā. Mana šodienas saruna būs par darba tiesībām un ar to saistītiem jautājumiem. Labdien, Jāni! Es tevi esmu uzaicinājis, lai parunātu kā ar darba tiesību speciālistu ar jautājumiem, kas saistīti ar darba tiesībām. Jo galvā katrā uzņēmumā darbinieks ir viens no galvenajiem aktīviem. Un kā stāsta sena leģenda vai joks, uzņēmēji vai darba vietē parasti ir divas problēmas, kā pieņemt darbā darbinieku un kā no darbinieka atbrīvoties. Ja? Saki lūdzu, vai šobrīd ir kaut kāds jaunākās tendences, problēmas, riski, kas saistīti ar darbinieku pieņemšanu darbā, ar ko tu esi saskāries un ko tu gribētu padalīties? Sveiks, Agri, paldies par uzaicinājumu uz sarunu. Jā, tā fabula par divām problēmām, lielākoties ir aktuāla arī šodien. Sauksim tā pirmā problēma pieņemšana darbā ir vieglāks process, tas ir mazāk problemātisks, praksē arī ievērojami mazāk domstarpības vai strīdus, ar to redzam. Kas ir, kur ir jāpievērš uzmanība darbinieku pieņemot darbā, ir šis gan intervijas procesā, gan arī pēc tam, veicot tādu kā pārbaudi pirms darbinieku pieņemšanas darbā, pirmkārt ir šie aizliegtie jautājumi vai jau nepieņemamiem jautājumi, kurus intervijas procesā darba devējs darbiniekam vaicāt nedrīkst. Tā vispārīgi tie ir jebkādi jautājumi, kas neatiec uz veicamo darbu vai darbinieku profesionālo pieredzi, kvalifikāciju un tā tālāk. Piemēram, es nevarētu tev jautāt, cik tev bērni ir agri? Cik bieži viņi slimo, piemēram, lai mēģinātu saprast, varbūt tu plāno, vai ne plāno, bet varbūt tu izlaidīsi darba dienas, slimības dēļ, bērnu slimības dēļ. Tas ir kaut kas, ko jautāt nedrīkst. Diemžēl mēs zinām, ka praksē šādi jautājumi diemžēl sievietēm tiek uzdoti. Ir situācijas, kurās darbinieks nemaz nezina, ka viņiem uz šiem jautājumiem jāatbild nav. Tas, protams, varbūt ir rodis tāds retorisks jautājums, ka, ja ir vēlme iegūt konkrētu darbu vai amatu, vai varbūt tur kādā konkrētā reģionā šo darba vietu tik daudz nav, kādas ir darbiniekam reālās iespējas iebilst, zinot, kad iespējams tas varētu būt iemesls arī šeit darba vietas neiegūšanai. Uz to, diemžēl, tādas 100% atbildes nav, bet tas, ko es varu teikt, ka šādos gadījumos darbiniekam ir tiesības arī aizstāvēt savas intereses. Darba devējiem atkal jādomā, kas tad īsti ir tas, kas mums interesē tieši konkrēti par darbinieku, lai darba rezultāti lai darba pienākumi tiktu sasniegt veiksmīgi un darba rezultāti būtu labi. Vēl viena nianses, kas ir, pēdējo 5-7 gadu laikā ļoti populāri palikusi, ir šīs pagātnes pārbaudas, no angliski tas būtu tas background check, kad ir uzņēmumi ļoti vēlas iegūt informāciju par darbinieku iepriekšēju nodarbinātību, ne tikai, iespējams pat sodāmību un tādiem jau diezgan personīgiem vai personiskiem jautājumiem, kur jau mums ieslēdzās GDPR un datu aizsardzības regulējums. Par sodāmību vispār ir jāatcerās, ka likums paredz dažus izņēmumu gadījumus, kad šādu izziņu darba devējs var no sodu reģistra iegūt. 95% gadījumu tas nebūs iespējams, jo darbinieka amats nav šo likumu tvērumā. Proti, ja mēs plānojam būvēt iespējams varbūt kādas militāras vai divējādas pielietojumības preces, tad šādas sodāmības pārbauda būtu loģiska. Otrkārt, ja mēs plānojam nolikt darbā mārketinga speciālisti, tad diemžēl darba devējiem vai par laimi darba devējiem šāda informācija jāzina nav. Nodibinot darba tiesiskās attiecības, tev ir izvēles iespējas tās arī nenodibināt, protams, izņemot, ja tas nav noticis diskriminējoši vai kādu citu aizliegtu apstākļu dēļ. Vai tāda lieta, kā piemēram attālinātais darbs, jaunās paaudzes, dažādu uztveri, kā tas ietekmē gan darba atmosfēru un arī juridiskos noteikumus, darba iekšējās kārtības noteikumus? Ir kaut kāda ietekme vai nav tam visam tagad?
Jaunās paaudzes ietekme, es teiktu, ka ir vērojama. Nu, tas maziņi tāda atkāpe no tā visa, kad mēs jau strādājam varbūt ar tām situācijām, kurās šī te varbūt paauģu sadursme ir nonākusi līdz konfliktam. Attiecīgi vairumā gadījumu problēma visticamāk nebūs, bet problēmas, kuras mēs redzam, ir iespējams savstarpējā kultūrā komunikācijā. Ir īpaši, tas mums ir bijis ražošanas uzņēmumos, kur ir iespējams tas vidējā darbinieka profils ir jau tāds, parasti varbūt tas būs kungs, jau iespējams jau tādā diezgan brieduma vecumā, un ieraudoties šiem te jaunajiem kolēģiem, ir atšķirīgas izpratnes par to, kas ir un kas nav pieļaujams savstarpējā komunikācijā. Proti, kolēģi, kas varbūt 15, 10 gadus kopā strādājuši, atļaujās viens par otru, iespējams, pavilkt uz zoba vai kādu joku izteikt, tad šī jaunā paudze to var uztvert ne tik pozitīvi, un var gadīties situācijas, kurās cilvēks uzskata, ka pret viņu ir, pret viņu kolektīvā tiek vērsta negatīva attieksme, kas ir tieši varbūt tādu it kā humoristisku piezīmi rezultātā, ko viņš ir sajūtas. Šis ir diezgan sarežģīts jautājums, jo šeit mēs runājam par to, ko es domāju kaut ko pasakot, un ko kāds varēs saprast, kaut ko dzirdot vai ieklausoties. Tā atbilde lielākoties būtu tāda, ka arī šajos gadījumos tad uzņēmumā ir kultūra, iekšējā vide un komunikācijas prasības. Pie pirmā gadījuma, kad ir aizdoms, teiksim, vai šķiet, ka tiek pārkāptas jebkādas robežas, darba devējiem būtu jāatgādina kolektīvs, ka ir lietas, par ko varbūt mēs darbā apspriežam un neapspriežam. Varbūt ir joki un tēmas, kuras aizskart vispār nemaz nav nepieciešams, un atgriežamies pie profesionālas, teiksim, šīs te komunikācijas savstarpējās sadarbības. Vēl es teiktu, ka jaunākās, teiksim, šīs te Gen Z paaudzes ienākšana arī nedaudz ir izmainojusi šo te izpratni par to, kas ir attālināts darbs. Ja agrāk varbūt mēs domājām par, it īpaši pirms Covid, ja tās uzskats bija, ka attālinātais darbs ir labums, teiksim, tev tiek dotas papildus 1, 2 iespējas strādāt no mājām, tad šobrīd jaunākā paudze daudzos gadījumos uzskata, ka tas ir, faktiski tas nav labums, bet tas ir tāds kā bāzes risinājums, kam vienkārši ir jābūt. Ja viņš nav, tad iespējams darbinieks nemaz uz šo te darba vietu neskatīsies, teiksim, kā uz pievilcīgu sev. Juridiski, kā to sakārtot, protams, tad darba devējiem, kā jau parasti, galvas sāpes, kā šo te visu normatīvi regulēt tādā kārtībā, kurā vienlaikus nodrošinam šo te hibrīdu darba vai attālinātā darba modeli, kad ir darba devēja komercdarbības nepārtrauktība, kad darba process neapstājas, tāpēc, ka Jānis ir, teiksim, strādā attālināt no mājām, un mēs pie viņa nevar aiziet pajautāt jautājumu 2 minūšu laikā. Tas ir praktiski jārisina. Bet tie ir vienīgie riski ar attālināto darbu? Kā ir, ja brauc uz ārzemēm? Jā, šis ir arī, teiksim, ļoti populārs jautājums. Jā, ir uzņēmumi, kuros, teiksim, ir noteikts attālināts darbs, spēles noteikumi skaidri, zina, ko var darīt, ko nevar darīt. Bieži vien ir šādas situācijas. Mums arī praksē ir bijušas, es teiktu, jau diezgan daudzas, kurās darbinieks nepaziņojot darba devējiem, izvēlās doties strādāt attālināti no ārvalstīm. Un bieži vien ne no valstīm, varbūt, ko varētu uzskatīt par pietiekami drošām, vai varbūt Eiropas juridiskās telpas sastāv dalību valstīm, sauksim to tā. Proti, parasti ir tā, šeit mums jautājums tad rodas par datu drošību, aizsardzību, konfidencialitāti. Ja, piemēram, darba devējs nav paredzējis, ka darbinieks strādās attālināti ne no savas darba vietas vai no iepriekš citas saskaņotas vietas Latvijā, var gadīties, ka, teiksim, šī datu drošība strādājot ārvalstīs vairs netiks nodrošināta tādā pašā līmenī. Tas ir, tāds institucionāla problēma. Vēl, teiksim, ir situācija, kurā darbinieks ar komerc noslēpumu vai ļoti sensitīvu informāciju devies, kas šobrīd populāri devies pa ziemu attālināti padzīvot, pastrādāt Indonēzijā vai Balī. Tātad, jurisdikcijā, kurā nav tik liela šī te
kurā varbūt nav tik liela šī bijība pret komercnoslēpumu, konfidenciālas informācijas saglabāšanu. Un kas notiek, ja tur uz vietas veidojās, rodas kaut kāda situācija, kā rezultātā iespējams tiek pazaudēts dators, un iespējams arī vai kāda konfidenciāla informācija, kas bija varbūt izdrukātā veidā vai uz datoru pieejama. Šis ir tādas galvas sāpes, jā, kas laika pa laikam parādās. Protams, arī jārēķinās darba devējiem, ka sliktākajā gadījumā var rasties arī nodokļu sakas. Proti, ja darbinieks ilgtermiņā jau ir faktiski dzīvo citā valstī, man šķiet, tur bija 6 mēneši 1 diena, lai tu iegūtu šo nodokļu rezidents citur, tad būs jāsāk domāt, vai vispār šis darba likumā noteiktā nodokļu aprēķina izmaksāšanas kārtība atbilst faktiskai realitātei. Un ne visās jurisdikcijās tas modelis ir vienāds, tikpat labi var sanākt situācija, kurā kādas dalību valsts nodokļu administrēšanas iestādes atnāk vēstuli, ka klausaties, jūs esat šeit darbojies, vai jūsu darbinieks šeit darbojies 9 mēnešus, nekādas nodokļus neesam saņēmuši, kas notiek? Protams, vēl sliktāks scenārijs būtu, ja darbinieks ir, iesaistīts augstāka līmeņa darbinieks, iesaistīts pārdošanā, varbūt jaunu klientu meklēšanā, slēgšanā, darba devējiem nezinot, atrodas citā valstī un iespējams rada pastāvīgās pārstāvniecības riskus šajā konkrētajā valstī. Tas būtu absolūti sliktākais scenārijs no tāda nodokļu perspektīvas. Jaunas paudzes ienākšana, arī jaunu darba stilu un attieksmes, protams, ka ietekmē gan darba vidi, darba apstākļu veidošana, gan arī darba iekšējās kārtības noteikumi, jo tas ietekmē darba attiecību modeļus. Tāpēc tam ir jābūt gataviem, gan tehniski, gan arī juridiski tas atbilstoši jānoformē. Kā ar mākslīgo intelektu? Vai mākslīgais intelekts ietekmē kaut kā darba attiecības, darba tiesisko regulējumu, un vai tur rodas kaut kādi jauni riski šobrīd? Es teiktu, ka kopumā ietekme ir. Pagaidām varbūt nav tik liela. Viens, ko noteikti var piebilst, ir šies atlases procesos. Nereti var redzēt, ka, ja tas ir HR cilvēku vai arī atlases pakalpojums sniedzēji izmanto mākslīgo intelektu, lai apkopotu kaut kā pirmšķietami vērtētu šos saņemtos CV, kuri visticamāk arī ir, varbūt, kur arī ir iespējams radīt ar mākslīgā intelekta palīdzību. Tad var sanākt situācija, kurā ChatGPT vai kāds cits pārbauda, ko ChatGPT vai kāds cits pats ir rakstījis. Tad, protams, grūti spriest, kā tas modelis šo te atsijā, kurš tad ir labākais no paši ģenerētiem motivācijas vēstulēm vai CV. Tādas situācijas ir, jā. Jārēķinās, protams, arī praktiski, ka darbinieki izmantos mākslīgo intelektu ikdienā, īpaši, ja darbs ir saistīts ar e-pasta rakstīšanu, rakstu darbiem, tad jārēķinās, ka darbinieki to darīs. Tad uzņēmumam, darba devējiem ir jāsaprot, kāda ir mūsu politika attiecībā uz to. Labāk iet soli uz priekšu, negaidīt situāciju, atrasināt to jau preventīvi. Vai tas būtu biznesa licenšu pirkšana, vai tas būtu arī, varbūt, iekšējā regulējuma izveidošana, ko drīkst, ko nedrīkst darīt, jautāt. Nevis gaidīt situāciju, kurā, pieņemsim, darbinieks ir privātajā ChatGPT versijā ielicis vai augšupielādējis absolūti sensitīvu klientu informāciju, pajautājis, kā man uz šo te atbildēt. Iespējams, nekad nav atķeksējis pat šo te funkciju, ka šos te datus ChatGPT neizmantos, lai mācītos. Es nezinu, vai tā funkcija patiesi strādā, tas, man liekas, tas labs jautājums ir. Un tad beigās ChatGPT jau kādā citā reizē atbildot uz citu cilvēku jautājumu, iespējams atbildēs jau ar šo te sensitīvo informāciju. Man šķiet, Igaunijā bija šis te gadījums, kur izmantojot šo te modeli, es neatceros šo te jautājumu, bet atbildēja, ChatGPT iedeva citas īstas personas vadītāja apliecību. Tātad tie dati kaut kur tajā visā informācijas murskulī atrodas. Labāk preventīvi izdarīt to, lai jūsu sensitīvie dati
tur neatrodas. Jo, datu kopnes ir lielas, bet tas nenozīmē, ka var paļauties, ka varbūt to adatu sienu kaudzē neatradīs. Kāds, kas varbūt ļoti vēlēsies, kas ļoti ir spējīgs to izdarīt, arī varbūt arī varēs, teiksim, šādai informācijai piekļūt. Ja mēs runājam par darbiniekiem, skaidrs, ka interesē, lai darbinieks būtu rūpīgs, visu izdarītu. Jautājums ir, kā mēs nosakām, kad darbinieks ir kaut ko pārkāpis. Varbūt kaut kādi raksturīgākie pārkāpumi, varbūt ir kaut kāds jaunāks tendences. Kas ir tas, kas ir pamats, lai runātu par disciplināru sodu vai par darba attiecību izbeigšanu? Šobrīd, teiksim, klasiski vienmēr ir šis pārkāpumi, ka kaut kas netiek izdarīts, varbūt laikā, vai netiek izdarīts nemaz. Tas ir bijis laikos, un visticamāk būs arī nākotnē, jo cilvēki kļūdās. Tas pats ir arī varbūt ar neierašanos darbā, neattaisnotiem kavējumiem. Arī tas ir samērā populārs joprojām. Kas parādās no jauna, iespējams, ir šie informācijas drošības konfidencialitātes pārkāpumi. Man pašām bija gadījums, kurā darbinieks ejot prom no darba, faktiski visu savu klientu sarakstu aizsūtīja sev e-pastā, ar mērķi, ka visticamāk nākotnē sāks šo savu komercdarbību un iespējams mēģinās teiksim, šos esošos klientus uzrunāt. Tas ir tā kā klientu dati, tīpaši tur arī bija sensitīvi dati par cenojumu un vispārējo, ir absolūts komerc noslēpums, kas arī bija noregulēts, un tas būtu būtisks pārkāpums bez šaubām. Līdzīgas, teiksim, situācijas ir bijušas arī ar tiem pašiem attālinātā darba noteikumu pārkāpumiem, kur ir konstatēts, ka darbinieks neievēro, teiksim, šo informācijas datu drošība, netiek veikts pieslēgšanās serverim caur teiksim, uzņēmumu iekšējo šo pārlūku vai risinājumu, bet, piemēram, darbinieks pats uz sev privāto e-pastu pārsūta tur varbūt darba dokumentus, lai tad mājās uz datoru pastrādātu. Šķietam mēķis nevainīgs, visticamāk mēķis nebija pārkāpt. Rezultāts ir tāds, ka tur var iestāties būtisks sakas, ja mēs nezinām, kur un kādā veidā šie dokumenti tālāk tiks izplatīti. Ja, teiksim, primitīvākais varētu teikt, ka mājās jau pie šī datora varētu piekļūt daudz cilvēku, tas var būt tāds liels risks savā ziņā nebūtu, bet tas pats koncepts, ka tu nepadomā par to, kur šie dati var nonākt. Tas ir, teiksim, tāds elements, ko mēs arī redzam. Jāatzīst, ka, teiksim, šie alkohola gadījumi, kad darbinieks ierodas darba alkohola reibumā, ir, es teiktu, samazinājušies. Ja varbūt pirms 5, 7, varbūt 4 gadiem mums bija vairākas paralēlas lietas, kur, teiksim, bija, kur tiesā skatījām šos jautājumus, un tad šobrīd, vismaz mūsu klientu lokā, tas tik līdz tiesai ar šādiem jautājumiem nesam nonākuši, kas ir, es teiktu, pozitīvi. Nav zināms, varbūt vispār ir kopējā tendence mainījusies, varbūt tas mazāk lieto alkoholu. Varbūt mazāk lieto alkoholu, vairāk lieto ko citu, ko ir iespējams daudz grūtāk pārbaudīt, bet, tāds, kad iespējams lietots kaut kas cits, un tādas lietas ar mums ir bijušas, bet neviena nav aizgājusi līdz tiesai, jo, parasti darbinieks, cilvēks parasti pēc rakstura ir saprot, ka ja kaut kas ir izdarīts, un kaut kas nav labi izdarīts, tad lielākoties strīdi par to nav, ja ir, teiksim, tāds pamatots aizdoms, ka kaut kas tāds ir darīts, jā. Domājot par darba tiesiskajām attiecībām, jāņem vērā 2 pamatjautājumi. Pirmkārt, darba tiesības ir regulētas tādā veidā, ka pierādīšanas pienākums ir darba devējiem, jeb uzņēmumam, līdz ar to vācot pierādījumus, jāsaprot, ka reizēm tev būs jāpierāda arī acīm redzama patiesība, pat ja darbinieks ir izdomājis kādus faktus un apstākļus. Un otra lieta, ne visas jautājumus var noregulēt ar dokumentiem iekšējiem darba kārtības noteikumiem.